Speciāli izlaidums, jeb otrās sezonas 5. epizode. Sijā Bauskas slimnīca. Kad Bauskā ieradās pirmais mediķis, kas arī tad sāka medicīnas attīstību Bauskas pusē, un kā šī ēka izauga tik lielā plašumā, skatāmies. Kas es esmu? Kas izsaka manu būtību? Kas izsaka Bausku un tās vēsturi? Bauskas novada vēsturiskie atradumi stāstu ciklā Daļa manis. Medicīnas attīstība Bauskā aizsākās jau diezgan agri, 16. gadsimta otrajā pusē. Pirmais zināmais mediķis, Gobels Stīverhauzens, Bauskā minēts 1562. gada dokumentos. Viņš tāpat kā nākamais zināmais mediķis Reineks bija brūču dziednieks. Savukārt pirmais zināmais universitātē skolotais ārsts Bauskā bija kāds medicīnas doktors Johans Rozens, kas Bauskā parādījās 1664. gadā. Vēlāk Bauskā praktizēja vairāki medicīnisko izglītību iegūši vācu tautības ārsti. 18. gadsimta beigās Bauskā ar medicīnu saistītu pieredzi ieguva arī pirmais nevācu ārsts, ebreju tautības ķirurgs Lohmans. Jāsaka, labdien, un mēs varētu sākt runāt par Bauskas slimnīcas nākotni, jo mēs pats raidījums izstāda par pagātni, bet kaut kas jauns būtu arī kopumā parunāt par pašu slimnīcas nākotni, varbūt nākamie 20 gadi vai 10 gadi, kas ir gaidāms. Es teiktu tā, ka nākotne vienmēr ir saistīta ar pagātni, jo arī mūsu tās nākotnes vīzijas, kas ir iezīmētas līdz 2030. gadam vidēji, šie te konkrēti, ko jūs redzat, projekti ir īstenojami līdz 2027. Vēlākais ir 28. gads sākums. Un, ja mēs skatāmies tā vēsturiski, un kad slimnīcu skatās uz slimnīcu, tad mēs saprotam, kā stacionāri pakalpojumi. Un tāpēc pirmais, ko es jums parādīšu, ir šī te slimnīcas ēka, ko mēs redzēsim. Sanāk, mēs atrodamies poliklinikā, bet redzēsim to ēku, kas ir arī sākotnēji pirmā uzbūvētā, un viņai arī, kā saka, būs arī tās vislielākās pārmaiņas, rekonstrukcijas, bet arī, ja mēs tā skatāmies vēsturiski, tad viņa atgūst to savu, es teiktu tā, atgūst savu spožumu un arī pakalpojumu apjomu, jo, ja mēs skatāmies uz pirmo stāvu, tad šeit mēs redzam, šī ir te esošā uzņemšanas nodeļa, šeit, tur, kur mēs iesim uz uzņemšanas nodeļu, un šī te ir jaunā uzņemšanas nodeļa, un tas nozīmē to, ka šeit būs, jau ar kopēju šo te, šeit būs piebraukti ātrai palīdzībai, un tas nozīmē to, ka arī pēc veselības aprūpes jaunajām pamatnostādnēm pacientu vedīs uz tuvāko ārstniecības iestādi, respektīvi uzņemšanas neatliekamo palīdzību, un tas nozīmē to, ka mums šeit pacientu skaits pieaugs. Un mēs zinām, ka Bauskas slimnīca sākotnēji bija daudzprofilu slimnīca, un tad ar reorganizāciju 2009. gadā bija šī te līmeņa samazināšana. Un šobrīd ir, tādā apjomā, un mēs skatāmies uz to, ka mēs attīstam, lai mēs kļūstam tādi stiprāki un kvalitatīvi, tādā kompetences ziņā arī augstāki. Šī te, es teiktu tā, ka tas būs tāds viena no lielākajām pārmaiņām, jo šeit šobrīd ir ārpakalpojums, kas sniedz virtuves, nevis virtuves, bet ēdināšanas pakalpojumus. Bet šī ir tā vislielākā un vislabākā vieta, lai mēs te izveidot uzņemšanas nodeļu. Un uzņemšanas nodeļa faktiski ir paplašinās, jo te arī būs uzņemšanas nodeļa, jeb šo neatliekamā medicīnas palīdzība. Kas vēl ir svarīgi, un tā kā savā ziņā arī viens no tādiem attīstības punktiem ir tieši virs uzņemšanas neatliekamās palīdzības nodeļai. Otrajā stāvā būs arī paplašinātā dienas stacionārs. Šeit ir
Vēsturiski arī šeit ir bijusi operāciju zāle ar 3 operāciju zālēm, bet izbūvēt un rekonstruēt te būs 2, bet viņas ir paplašinātākas un atbildīs visām prasībām, kā vajag un atbilstoši visām modernajām prasībām medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Dienas stacionārs ir operācijas, kuras pacients saņem, un tajā pašā dienā, vēlākais nākamajā dienā tiek izrakstīts. Līdz ar ko tās ir tādas savā ziņā mazinvazīvas operācijas, piemēram, lai saka, ir ļoti daudz traumatoloģiskās, ginekoloģiskās, ķirurģiskās operācijas, kas tiek veiktas caurumiņiem, nevis atverot visu tā kā konvenciāli, kas ir atvērtais brūce. Nu, lūk, un tās ir tās vislielākās izmaiņas. Tas, kas vēl, protams, paplašināsies arī rehabilitācijas nodaļa, šeit mums ir jau esošā rehabilitācija, un mēs pārcelsim arī ar šo te pārbūvi, jeb šo rekonstrukciju arī esošo trenažieru zāli no citas ēkas, un tādā veidā trenažieru zāle tiek integrēta iekš rehabilitācijas nodaļas, un tad tā jau ir tāds paplašinātāks, un tur mēs varēsim arī jau šobrīd uzsāksim dienas stacionāru pakalpojumus rehabilitācijai. Un vēl es teiktu tā, ka ļoti liels pārmaiņas skars visu pārējo arī otro stāvu, ne tikai šo te dienas ķirurģijas nodaļu, bet arī, kur šobrīd atrodas aprūpes terapijas nodaļa, jo mēs veidojam tās telpas, kas ir vajadzīgas arī darbiniekiem. Tas nozīmē to, ka darbiniekiem un pacientiem labbūtības principos veidotu ārstniecības iestādi, un šeit ir gan konferenču zāle, gan sapulču telpa, gan tiem studentiem vai rezidentiem, kuri šeit nāk mācīties vai dežūrē, viņiem ir iespēja šeit arī pieslēgties attālinātu apmācībām, attiecīgi arī vajadzīgās atpūtas telpas, ģērbtuves, un tas nozīmē to, ka darbinieks, jeb šo kolēģis atnākot, piemēram, uz darbu, viņš ienāk ār drēbēs, viņš pārģērbjās, un tikai pēc tam viņš tiek kādā no nodaļām. Viņš nekādā veidā ar savām ārdrēbēm netiek nodaļā. Viņš to izdara šeit. Un kas vēl ir svarīgi, piemēram, aprūpes terapijas nodaļa, kur tiek veidot arī atsevišķi paliatīvā nodaļa, kas te ir arī atšķirīgs no, pieņemsim, parastās. Mēs veidojam arī saucamā rekreācijas telpu pacientiem. Tas nozīmē to, ka pacienti maksimāli tiek, ja viņi var kustēties, ja viņi var paši paēst, viņi to dara rekreācijas telpā, nevis palātā. Tas nozīmē to, ka tas palīdzēs viņiem tā kā samazināt tās depresijas iespējas, jo viņi satiksies ar citiem pacientiem. Un tāpat arī, ja tas ir pacients ratiņkrēslā, viņam arī ir iespēja izbraukt no savas palātas, paēst. Šajā telpā arī ir paredzēta biblioteka vai televizors. Tas nozīmē to, ka pacients maksimāli tiek integrēts un savstarpēji komunicē, jo tādā veidā var veicināt arī atvesļošanos. Un arī fizioterapijas zāle, kur attiecīgi nodrošināta akūti, pieņemsim, akūtiem pacientiem rehabilitāciju. Tas ir šis stacionārais gals, jeb šo stacionārā ēka, un attiecībā uz poliklīniku, ko mēs arī redzēsim, tad šeit jūs redzat poliklīnikas ārpusi, un te jūs redzat arī atšķirību. Te ir tā piebūve, lai mēs paplašinātu, šeit mēs varam redzēt par šo te daļu, reģistratūru, jeb klientu apkalpošanas centru daļu, un arī nodrošināt pakalpojumu pieejamību, jeb vides pieejamību pacientiem ar kustību traucējumiem. Lai arī šobrīd ir šī nodrošinātā tieši uzbrauktuve, bet tomēr, lai mēs veicinātu vēl lielāku un vēl labāku šo te, tad mēs to darīsim ar šo te piebūve, vēl jau vairāk arī veidojot reģistratūru, jeb šo klientu apkalpošanas centru, kad jebkurš pacients arī ratiņkrēslā var piebraukt pie reģistratūras, jeb šo klientu apkalpošanas centru, un viņam ir viegli sakomunicēt ar speciālistu, jo šobrīd esošās letes ir augstas. Tālūk, tās ir tādas arī tuvākajā laikā ir šo viena no mūsu prioritātēm. Tieši patīk sauc, ka jūs izmantojāt integrēta, jā, man liekas, tiešām Bauskas slimnīca tiks integrēta nākotnē, jā. Jā. Sijā Bauskas slimnīca tiecas aizsniegt arī neaizsniedzamas galotnes,
iegādājoties jaunas iekārtas un ticot vārdam novitāte. Tomēr Bauskas slimnīcu neveido vien jauninājumi tehnoloģiju jomā. To veido komandas spēks starp darbiniekiem un pacientiem. Lielākās divas ēkas slimnīca ir šī te poliklīnika un blakus esošais stacionārs. Tātad šeit mēs sniedzam ambulatoros pakalpojumus un atrodas arī administrācija, jeb šo atbalsta personāls, kurš gada beigās, vēlākais nākamā gada sākumā tiks izcelts no šejienes un tiks pārcelts uz to ēku, kur mums arī ir telpas. Tā iemesla dēļ, kad mums jau šobrīd pietrūks telpas pacientu pieņemšanai, respektīvi speciālistu kabineta aprīkošanai un ierīkošanai, jo pēdējā pusotra gada laikā mums jau ir vairāk nekā 20 speciālistu piesaistīti, un speciālistu skaits tikai pieaug. Jau piemēram, šonedēļ mums ir 3 jauni speciālisti piesaistīti, respektīvi rehabilitācijas nodaļā. Bet papildus šīm 2 lielajām telpām, jeb šo ēkā, mums ir vēl tātad blakus tāda maza, kas ir Saules ielā, un tur mums atrodas trenažieru zāle un agrīnā intervence, kur attiecīgi tad, kad mēs respektīvi rekonstruēsim rehabilitācijas nodaļu un paplašināsim, mēs pārcelsim trenažieru zāli pie rehabilitācijas nodaļas, un attiecīgi Saules ielā mums būs iespēja veidot agrīnās intervences tādu centru, kur attiecīgi pacientiem, kuri saņem agrīno intervenciju, nebūs nepieciešams iet uz rehabilitācijas nodaļu un attiecīgi tādā veidā atkal veidojot tādu, kā lai saka, pacientiem saudzīgu vidi, ņemot vērā šos te arī veselības aspektus. 1903. gadā Bauskas slimnīcas kompleksā, kas atradās tagadējā Dārza ielā, bija jau vairākas ēkas – stacionārs, infekcijas slimnīca, aptieka, ambulants, veļas mazgātava, dezinfekcijas telpa un morgs. Mēs esam ieradušies un iegājuši pagaidu dienas stacionāra tādā operāciju zāles priekštelpā, un tālāk mēs iesim uz operāciju zāli, kur ir gan operāciju zāle, gan arī fibrogastroskopijas kabinetes, kur tiek veiktas kolonoskopijas. Skatoties uz priekšu arī būs ķirurģiskās un traumatoloģiskās operācijas, jo šī te pagaidu izveidotā operāciju zāle to pieļaus. Un tad šeit mēs esam šajās telpās, kas ir operāciju zāle, un attiecīgi mēs redzam, ka, ja mēs skatāmies no tām jaunajām iekārtām, tad principā ir jauna iekārta gan šī te operāciju lampa, gan šis te operāciju galds, kas attiecīgi, kā lai saka, tiek modificēts atbilstoši pacienta pozas vajadzībai, un arī attiecīgai narkozes mašīna. Un uz mēneša laikā plus mīnus tad būtu arī laparoskopiskais tornis, kas ir nepieciešams ķirurgiem un traumatologiem, lai veiktu mazinvazīvas operācijas. Un šeit mēs redzam attiecīgi kolonoskopijas, endoskopijas telpu, kur tiek veiktas tātad fibrogastroskopijas, endoskopijas. 1914. gadā Bauskas slimnīcas galvenais ārsts bija vācietis Kārlis Friedrichs Beiers, kas pēc savas nāves tika apbedīts Bauskas vecajos kapos. Viņa asistenti bija ārsti Gertners un Guitarskis, bet Sarkanā krusta medicīnas māsas pienākumus pildīja latviete Strasdiņa. Savā pirmajā darbības gadā Bauskas slimnīcā palīdzību bija meklējuši tikai 10 cilvēki, bet 1920. gadā jau 867 cilvēki. Vēlākajos gados vidēji katru gadu slimnīcā pēc palīdzības griezās vairāk nekā 300 cilvēku. 1929. gada noteikumos par Bauskas slimnīcu teikts, ka Bauskas slimnīcā ārstēšanu var saņemt Bauskas iedzīvotāji,
bet citu pilsētu un lauku iedzīvotāju ārstniecību var saņemt, ja slimnīcā ir brīvas vietas. Un noslēdzot šo epizodu, varbūt ar kādu vārdu, ne tikai vienu, jūs raksturot šo ēku, apzinoties, ka tā ir, mēs tagad noskaidrojam ne tikai Bauskas vērtība, bet jau visas Zemgales vērtība. Es viņu nosaukt par sirdi. Sirdi. Jā. Un vēl jau vairāk, kad arī siltinot ēku, respektīvi šo te visu ēku un integrējot arī ar poliklīniku, mēs saglabāsim to vēsturisko izskatu. Tas nozīmē to, ka mēs ejam līdzi laikam, bet saglabājam to vēsturi, tāpēc jā, man gribētos viņu nosaukt par sirds.